dziesmu 2013 lielajā finālā lielākā cīņa izvērsās starp Martu Ritovu, Samantīnu un, protams, grupu Pēr turpinājumā. Intervija ar ko? Ar uzvarētājiem. Es atceros šos abus jauniešus, patiesībā tad viņi vēl bija 3, kad viņi tikko sāka un es viņus intervēju, un arī patiesībā arī šovakar viņu skatos bija 3, un man ir milzīgs prieks, kad jūs esat beidzot uzvarējuši. Nevis beidzot, bet jūs jau uzvarējuši Eirovīzijā. Kādas ir sajūtas? Es pirmo reizi savā mūžā kaut kur uzvaru, pirmo reizi, un salda uzvara. Tiešām sulīgs ābols, kuru nokosties var. Bet, zin kā, viss, kas notiek uz labu, acīm redzot, ja mēs nevinējām pirms tam kaut ko, tad šis ir tas moments, ka mums to vajadzēja. Tas bijām sūdīgi. Jā, ko tu par viņiem domā? Par viņiem? Jā. Normāli, Džeki. Man patīk. Kā tev sauc? Cik jūs esat gatavi pārstāvēt Latviju uz lielās Eirovīzijas skatos, jo mēs zinām, cik ļoti slikti pēdējos gados mums ir gājis lielajā Eirovīzijā. Un tas ir tāds nopietns konkurss, kur sev parādīt un pierādīt gal galā. Mēs esam gatavāki par gatavu, lai saturās Eiropa. Ienāk grupa Pēr, pirmais rauns, dāmas un kungi, zēni un meitenes, sarkan-balts sarkanajā, nostājas grupa Pēr, pretī stājas viņiem vienalga, kas, un lai arī kāds būtu tiesnešu rezultāts, mēs domājam, ka mēs varam ar nokautu vismaz knockdownu, vismaz vienu raundu paņemt. Darīsim visu iespējamo, lai Eiropa saprast, ka tās rokas ir pa īsu, lai cīkstētos ar Latviju. Pat ja politiskais balsojums mūs iegrožos, darīs kaut ko tādu, lai esam pie beigām. Nav problēma. Mēs iesim un ar kāju katras durvis spērsim vaļā. Mēs prezentēsim Latviju kā pienākās un saprotam, ka katrs balsotājs šovakar ir ieguldījis mūsos naudu. Nu tad darīsim visu, lai tās kapeikas atmaksājās. Patiesībā Latvija nav raudājusi, Latvija ir priecājusies un balsojusi, un Latvija ir nobalsojusi par dziesmu, kas ir tapusi Latvijā, nevis Zviedrijā vai Mozambikā vai vēl nezinu kur. Par to, manuprāt, ir īpašs gandarījums, vai ne? Par to ir milzīgs gandarījums, jo mēs jau ar to message arī jau pašā sākumā gājām un filmējām video, kurā mēs gribējām pateikt to, kad Latvija ir jāpārstāv dziesmai no Latvijas. Jo Eirovīzija ir tas konkurss, kur tu reklamē ne tikai sevi kā izpildītāju, bet arī kā valsti kā tādu. Un mēs ļoti gribam, lai Eirovīzija beidzot redz, kādas dziesmas nāk no Latvijas. Starp citu, tu Ralfiņu ļoti, ļoti atbalsti ar savu vokālu skatu. Es skatos šiet, kā dzied Ralfs, kā tur kaut ko dara Edmunds, kādi viņi ir uz skatuves? Ralfs? Abi divi, nu kādi viņi ir? Viņš ir super, tas īstais līderis, solo, vienkārši solo man visu laiku. Un mana funkcija, es esmu gitarists, bet šodien backvokalists. Ļoti labi īstenībā sanāk, bet cik daudz jūs esat gatavi mainīt uz lielās skatuves, kaut ko mainīt? Vai būs tie paši tērpi, vai būs tas pats izpildījums, vai būs tas pats trakums, vai jūs tomēr būsiet tādi rāmāki Latviju puiši? Es zinu, ko mēs noteikti nemainīsim. Mēs nemainīsim to enerģiju, to dzirksti, kas mums ir iekšā. Mēs vienkārši ādīsimies un paši par to priecāsimies un sniegsim enerģiju gan skatītājiem, gan saņemsim enerģiju no viņiem. Indras tērpi, es domāju, pārsteigs Eiropu, tos mēs nemainīsim. Paldies Indrai Salcevičai par šiem brīnišķīgiem tērpiem. Mainīsim tikai, lai uzlabotu kvalitāti. Pieņemsim vēl kāds backs, lai spēcīgāk var dziedāt, video ekrānu uzlabošana kaut kas tāds, bet mēs nemainīsim imidžu, nemainīsim message, nemainīsim neko tādu, kas izmainītu grupas fišku. Jo mēs ejam prezentēt Latviju, mēs ejam prezentēt sevi. Mums nepatīk tipisks Eirovīzijas dziesmas un nepatīk, kad tiek sašancēti kaut kādi projekti uz Eirovīziju, kuri jebkurā dienas laikā neelpo. Mēs gribam patiesumu, īstu grupu, kas festivālos spēlē, braukājam pa festivāliem, ar programmu savu visu maucam, tādi mēs arī tur iesim. Un ja kādam nepatīk ārzemniekam, tad pats vainīgs. Darīsim, lai viņš priecājās par visu, par sevi, kāds viņš ir aizbraucis. Es domāju, ka mēs visi ļoti, ļoti priecāsimies, ja pēc ilgiem gadiem un beidzot Latvija iekļūs vismaz finālā. Un to, Džeki, es jums arī novēlu, jo, manuprāt, jūs esat nogājuši pietiekošu ceļu mūzikā un sev pierādījuši, lai tomēr būtu ne tikai pusfinālā, bet arī uz lielās Eirovīzijas skatus lielajā finālā. Cerams, bez asarām. Cerams, bez asarām, protams.
ar smaidu pretī visam, kas mums nāk. Saku, būs labi. Piecelsim Eiropu kājās. Paldies jums, piecelsim kājās Eiropu. Novērtējam to, ko jūs mums šodien esat devuši, jo izvēlējāties mūs. Nu tad mums nav tiesību nevienu pievilkt tagad. Mums vienkārši ir uzdevums visus tos balsotājus tagad prezentēt. Paldies, Lēls! Lai veicās jums turēšu rīšas baigi! Paldies, Lēls!